esmu ieradies pilsētā Sapa, kur ir slavena ar to, ka šis bija frančiem agrāk kurorts, tā kā viņi bija okupējuši šo valsti. Esmu atbraucis, kā man likās, līdz pilsētai, kurā būs saule, un atrodoties kalnos, es beidzot redzēšu zilās debesis un kalnus un viss reljefs, bet finālā izrādās, kā jau redzams fonā, no saules nemiņas. Otro reizi pienāca viena tā pati sieviete, viņa man atcerējās, mani nevar neatcerēties. Es tomēr esmu retais šeit ar bārdu. Hello! No. Jā, hello video. Mēs dosimies uz to plazu, kur, ja nemaldos, var nopirkt to, ko man vajag nopirkt. Biļeti uz kalnu ar pacēlāju, ko mēs visdrīzāk brauksim rītdien, plus mīnus no paša rīta. Jo šobrīd es nevaru saprast, kas notiek ar to laikapstākļiem. It kā izstāst, ka mākoņi, bet rītdien rāda, ka vienu momentu būs saulīte. Un es ļoti ceru, ka augstu kalnā tā saulīte vēl būs. Es esmu slikts turists, es nepērku viņu aksesuārus. Es jau viņai teicu, kad nebūs no manis, nekā nebūs, es nekur nebraukšu, es nekur neiešu, es nekur negribu. Jūs visi esat skemeri un es neticu jums. Vislabāk šādās vietās bukot ir caur internetu lietas, jo tur tu vari pēc tam atstāt atsauksmes, un ja viņi tevi apčakarēs, tad tu atstās sliktu atsauksmes, nozīmē, ka no viņiem atkal nepirks, vai arī ar viņiem pat nesadarbosies tās kompānijas. Nu, nākamais. Nē, paldies. Nē, nebūs. Kur Riga plaza? Nē, bet Sun plaza. Iekšā bastamies, viss tur notiek. Kamera laikam augstāk vajag turēt šādi, es tā saprotu. Jā, diemžēl, kā jau jūs iespējams sapratāt, no manis nebūs nekāds vēsturiskais gids vai baigās informācija par lokācijām vai gastronomiskās izvirtības. Būs vienkārši mans piedzīvojums un ar ko es saskāros. Tādēļ šobrīd iešu meklēt parastas, normālas, eiropistiskas brokastes. Sorry. Vakar es pamēģināju viņu gaļu. Apēst es apēdu, bet otrais es tādu neēstu. Pēc būtības tur visur iet kalns augšā. Pēc idejas viņš ir milzīgs. Tas ir augstākais punkts visā Vietnamā. Un mēs atrodamies jau diezgan augstu. Es gan nepateikšu precīzi cik, bet mēs atrodamies diezgan augstu. Lielam variet iepaudzēt momentā, kad jūs redzat kaut ko.
Tad es paņēmu ko? Es paņēmu scrambled eggs. Paņēmu mango smoothie. Un paņēmu šitāds desiņus. Kopā tas sanāk 90 naudiņas. Mango kokteilīts, smoothies, nereāli garšīgs. Tas visu uz vienu. Varēja ļoti labi redzēt, kā mākonis vienkārši visai pilsētai iziet virsū. Bišķī tā kā nolīst, nosmidzina un uzreiz patīkam, uzreiz ir vēss, foršs laiks. Sevišķi vēl džemperi novelk nost. Daudz, protams, ir no cukura taisīt un slēpjās no lietus. Kaut gan lietus ir, es teikšu, es pat neteiktu, ka smidzina. Uzreiz ir forši staigāt pa pilsētu. Mierīgāks uzreiz ir. Nestaigā cilvēki apkārt. Visi pastāst laika ziņās, redz, ka būs lietus un nenāk ārā. Arī vietējie slēpjās. Neviens nenāk pie durvīm un nesauc man uz masāžām. Lai izbaudītu pilsētu. Ciematu. Es nezinu, skaitās pilsētu ciematu. Vispār tukši te vakarā bija vienkārši nosēts turistiem. Pilns, te pāri ielai nevarēja pāriet normāli pāri. Tagad pasties, cik īzi. Es nezinu, vai jūs gribat redzēt, kā es slīdu cauri veikaliem. Ja jūs vēlaties, protams, ierakstiet komentārus, es būšu kādā pilsētā vēlāk. Es izslīdēšu ar kameru cauri. Labi, priekš jums speciāli izslīdēšu cauri sapes suvenīru bodītē. Ļoti daudz visādi viņiem ir auduma izstrādājumi, somiņas. Daudz, protams, klasiski turistu treši, bet ļoti izteikti ir, jā,
Šādas lelītes arī ir, kur var atrast viņiem. Es arī redzēju kaut kur te čiburašku. Nē, ne čiburašku, nē. Šito te petečaku. No Vinnija pulka. Spinnerīši. Cik tas uz turismu attiecās, bet nu labi. Jā, ļoti daudz arī, cik es skatos, viņiem ir dažādi audumu izstrādājumi. Nezinu, kas tās gan pa lupatiņām maksā 50 kei, kaž dešuks. O, šitāds bikses nopirku, bet tagad es skatos, ka ir šorti. Eiti nost, ir arī šorti. Ir arī šorti. Labs. Šorti gan labs prikols. Labi, tās izstās varbūt. Ne mans izmērs, bet to es došiem tā izmērs, izmērs. Labi, nekas tad ir labs nav. Ja gribat, lai es arī turpmāk ielūkojos veikalos, kaut kādos parastos, varbūt tās droši ierakstiet komentārā, bez problēmām to izdarīšu, vienkārši nezinu, vai tas jums ir interesanti vai nav. Var droši arī vēl kaut ko ierakstīt komentārā, ko tu gribētu redzēt, lai es izdaru, lai kur es aizēju, vai ko, lai es jums parādu, kā notiek šeit. Šeit mums ir kebabiņš. Izskatās, ka kebabiņš ar šeit ir. Vismaz kaut kas uz to pusi. Bišķīt vēlāk aiziešu uz masāžu. Vakar man pierunāja, ka jāaiziet uz hoteli, jānoliek mantas. Bišķīt jāapedito. Vai drīzāk jāiet citur editot. Lot tā mēs izdarīsim. Pārmaiņas pēc. Un atkal man mīļā iela, ja? Šobrīd tiek montēta otrā sērija un palicis ir pielabot maziņus knifiņus. Mūziku es jau saliku. Paldies Tetrim. Atļāvu izmantot savus songus. Un jāuztaisa thumbnail priekš YouTubes un viss. Un tad pa lielam būs gatavs gaidīšanai rindā uz postošanu. Nu, es te nokāpšu, es te nenokāpšu. Nokāpsim. Besī viņa veikalos, nekur viņi neliek cenas. Nekur viņi neraksta cenas. Labi, nevis nekur, bet daudz, kur viņi neraksta veikalos cenas. Un man tas kaitina, jo es saprotu to, ka man reāli uz naudu. Un man jau, kā jau latvietim nepatīk. Atvainojos pa visiem lamu vārdiem. Hotelim apakšā bija komentāros, kad šo review rakstījusi viena sieviete vai sieviete to, kad ceļu remontē, bet es atbraucu un ceļš vēl projām remontē. Ko es nopietni? Labi, teikt, viņi uztaisīs, tur varēs smuki piebraukt ar mašīnu vispārējais, jo šeit diezgan daudz. Atšķirībā no citām mazajām ieliņām šeit diezgan daudz. Visa kā. Nu, kafiju un vispārējais un daudzas lietas, es pat skatos, ir cieti tikai dēļ tā, ka te taču neviens turists neiegriezīsies, izņemot tas, kurš ir hostelu nobukojis bookingā, kā es. Vai kā, piemēram, šie cilvēki. Viņi iet tagad ar gidu, vai nu viņus ies uz ciematu visdrīzākais, vai kaut kur citur. Nu, kas te mums ir? Fresh juice ir mums, bet te mums nav skats pa logu. Toties te būs mums džuisiņš lēts. 45. Hello. Yeah, I'm just looking juice juice, yeah. or smoothie. Yeah, smoothie. Yes.
Okay, I'll think about it. Come back later. Tā šiten ir labs spotiņš. Sorry. Es pasties, pa ko man jāiet. Visi mani boti būs netīgi. Man gribās tanī iet, bet tur būs iekšā. Vai arī tur, bet tur būs ārā. Skatiņš būs šāds. Gluži tāds pats kā no man numuriņa gandrīz. 1 hour later. Tad, kad tu dzīvo kalnos, stabili, tu dzīvo mākoņos. Lūk, debesīs. Es pat neredzu lejā pa kalnu tas nodēļ. Atkal mēs ejam pa mūsu nodirsto ielu. Tas tur tūbļos ir iemalcies, ārā netiek. Šķērnāk tur netikšu augstā, tu nopietni. Pasteidz, kas te pa dubļiem šeit. Prikols. Labi, esi, nav jau ko. Rītdien jau nebūs gatavs tā vadāt. Pagāju, viņš malā sauc. Ja? Ja? Vienmēr centieties. Labi, stulbs ieteikums vienmēr censties bukot uz vietas, jo šeit citreiz arī ir tā, ka nevar uz vietas neko nobukot. Un šobrīd būtu bijis labāk uz vietas bukot. Nekā es ar Booking.com nobuko, blēn, es sūdi nezinu, kas te notiek. Maziņa omulīga pilsētiņa. Visvairāk, kas man šeit jau šobrīd kaitina, ir konstantie aicinājumi uz masāžām, konstantie piedāvājumi tūrēm braukt uz ciematiem, skatīties, kā ciltis dzīvo. Viss jau ir ok, bet viņi ir tik ļoti uzbāzīgi, ka tas bija iemesls, kādēļ es nenofilmēju pašu sākumu ierašanās šeit, jo es pat no autobusa nebiju izkāpis ārā uzvilkt apavus. Es pat neesmu izkāpis no autobusa ārā, un viņi jau man bombīja virsū, kroči, taksis, davai braucam uz ciltis, vai tu haikos. Es saku, brīnu, atļaujiet uzvilkt apavus, come on, kas notiek? Nu, tas tā bišķīt bija kaitinoši, un visu periodu šobrīd ejot, visu laiku viņi piesienās, un tāpēc mans pirmais tas sākums netika nofilmēts, jo un ko es jums filmēšu, rādīšu, kā viņi man tur diņģē, lai es paņemu pie viņiem kaut ekskursiju vai kaut ko tam līdzīgi. Jā, ok, taksis paņēma, bet tas bija arī viss. Labi, tagad es eju izņemt veļu ārā. Paskatīsimies, kas tā notiek. Šeit kaut kur mums bija veļas mazgātuve. Šeit ir nemaldos. Xin chào. Chào. Eddie. Yes, Eddie. Yeah. Yes. Thank you. Bye. It kā bija 40. Bet izdevu no 200 štukām, izdevu 150. Tā kā, nu, ļausim paturēt viņiem tos 10 štukas. Es nezinu, cik tur tas ir santīm. 60, varbūt mazāk, 30. Tā kā vešiņi izmazgāti. Nesmaržo, bet ir izmazgāti un tīri. Tā kā tas ir baigi labi. Labāk nevarētu vēlēties, ja tā godīgi.
Uzliekam ūdeni. Labi, gribat klasisko gājienu par ielu, cauri ielu. Gatavojās turistiem, turistu gājieniem. Gribēju ņemt māju ar basēnu, bet tad es sapratu. Godīgi teikšu, es pat nesapratu, kāpēc es nepaņēmu. No vienas puses labi vien ir, jo baigā saule ķipa nav. Labi, it kā spīd šobrīd virsū. Bet karstums arī kā ir, tāpēc, kad es tikai staigāju, tā ir ārā diezgan vēss. Tāpēc es arī apģērbos šodien kā vietējais, pilnā vēl džemperi. Protams, to es tagad nožēloju nereāli. To es, protams, nožēloju. Ēdienu es arī vēl neesmu atradis. Eju tikai pa kalnu lejā, ko es visdrīzāk arī pēc tam nožēlošu. Nu jā. No kļūdām ir jāmācās, bet vajag kļūdīties, lai būtu no kā mācīties, vai ne? Tātad tikko veikalā nopirku 12 štukas, 12 štukas, 12 štukas, 24 štukas. Un mango svaigs spiests, mango smūtīs 45. Vēl nopirku mazos banāniņus, samaksāja 20 000. Labs rīts. Šodien ceļos tā agrāk, lai laicīgi jau dotos uz kalnu. Aktivitāte tā ir šajā ciematā pilsētā galvenais apskats objekts. Un, jā, pirms dodos parādīšu, kādā istabiņā es dzīvoju šoreiz. Gulta, vannas istaba, televizors, kurš konstanti slēdzās ārā, pēc brītiņa pārkarstušiem kaut kas, leduskapis, viens loks, otrs loks. Un tagad droši vien iesim cauri. Nevar saprast. Man iet pēc jakas. Pirkt jaku es esmu noskatījis no visām jakām, kas ir šeit. Viena tāda, kas man čisti patīk, ķipa Adidas. Un it kā, 4XL, kas visdrīzāk ir vienkārši L. Labākā gadījumā XL, bet viņi ir kaut cik tādi, kas derētu man. Protams, rokas iztaisnojot ir kā ir, bet vismaz kaut kas pasargātu bišķīt no vēja un no lietus kalnā. Man it kā ir lietus mētelis, bet jā, prasās tā kā vēl kaut ko. Un vēlāk, kad es brošos ar rolleri, man paļu bombu būs vajadzīgs. Čalis baigi negribēja kaulēties. Es tur baigi uzstājīgs, protams, biju. Bet baigi, viņš tur negribēja kaulēties. Labi, redzēsim. Kolorītais muguras, ne? Tādas šeit ir visas ieliņas. Mums mājas sēnos ir uzcelts diezgan svaigi, bet pašā galā tas gan ir galīgs oldschools. Davai mēģinam atrast to manu veikaliņu. Pirkt vajadzēs laikam par tiem pašiem, ko viņš man tur piedāvāja. 500 eirikiem. Nē, bet 500 000. Man aizdoms, tas veikaliņš bija turējis stūra. Man vēl ir laiks, 15 minūtes, redzēsim. Karoči,
Beigās tāpat nopirku lētāk, nekā viņš man vakar viņu piedāvāja, kas jebkurā gadījumā ir šī tāda jaka. Čipa Adidas. Viņš no sākuma gribēja 640, es piedāvāju 4 sotaki, un viņš ne pa ko nelaid lejā. Pēdējo cenu, ko viņš man pateica, bija 560, lētāk viņš nevarot. Es pat gāju prom, un viņš Hei, nu es arī aizgāju, protams. Šodien es atnāku uzreiz, davāju 5 sotaku un esam par rokām. Jā, sarunāts. Tādēļ es tiku pie jakas. Nu jā, un gareču finālā. Es jau izmetu lociņu, šī nav mana nonākšana šeit. Es jau dodos atpakaļ, bet liels ūdens laukums. Nu, es esmu vienkārši šokā no tā, ko es šeit vēl pēc tam atrodu. Nu, nekas, cerams, rītdien būs bišķi labāks laiks un būs iespēja apskatīt bišķi vairāk šo vietu. Vai gribās uz tirgu aiziet un redzēt, ko notiek tirgu viņiem. Ko notiek tirgu. Tev maksāt. Nav jāsarakstīt. Pasūtīju speciāli priekš jums, lai nav tā, ka es atbraucu tagad uz Vietnamu un nepagaršoju kaut ko no viņa ēdieniem. Nu, tad tūlīt man atnesīs. Redzēsim. Mērcīte. Salāti, gurķis, ok, to es zinu, kas tas ir garšos. Kociņiem es esmu gandrīz vai iemācījies apieties. Man vēl līdz galam varbūt nesanāk. Pamēģināsim gurķi. Gurķis čepāps. Es jums nevaru garšas aprakstīt, tas nav manā. Es pats nezinu, pēc kā garšo. Es nezinu, kas tur iekšā. Bet ir ēdams, ja jau es ēdu, tad ir ēdams cūgaļi. Es pat esmu pārsteigts, ka man šitāds te garšo. Es pat negribu zināt, kas viņā ir iekšā. Es iemērcam šeit, viņš nosusinam. Viņš baikars. Piesako. Uzdrīkstējos atstāt viņam vairāk par visām pusdienām un par visu kopā bija 175 000. Es viņam atstāju 2 sotakus, tāpēc, kad es pirmo reizi ēdu viņa ēdienu, man viņš garšoja un viņš man pierādīja to, ka es arī šeit arī varu kaut ko paēst. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs. Un ja es esmu priecīgs, es esmu pateicīgs. Un ja es esmu pateicīgs, tad man nav žēl viņam 25 000 iedot, lai arī cik tas dīvaini izklausītās. Mans mango smūtijs. Būs jātais vēl viens konkurss, lai jūs uzzināt, cik es esmu tieši mango smūtijs esmu izdzēris, jo es drīz pats vairs netikšu ciparam klāt. Tas dažiem būs vēlāk.
Šobrīd viss, ko es varu pateikt, ka viņi, man liekas, ir 6. Nu, šits ir 6.